Esmu Liena Jākapsone. Es studēju Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lauka inženieru fakultātē, vidus un ūdens saimniecības specialitāti. Un šī specialitāte bija tieši vērsta uz vidi, uz vides zinībām, uz vides pārvaldību. Un tas bija tas, kas man jau vidusskolas laikā saistīja, jo man ļoti patika šīs vides tēmas, man patika ūdeņu tēmas. Bija iespēja iziet praksi šeit, Liepājas Rases atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumā. Un tā kā neliela daļa no studiju programmas ietvēra arī atkritumu nozari, tad es domāju, pamēģināsim, paskatīsimies, kas te ir. Un šobrīd jau vairāk kā 10 gadus es esmu atkritumu nozarē, un es esmu ļoti priecīga, ka šajā nozarē strādājot, es varu izmantot pilnīgi visas tās zināšanas, ko es iegūstu studiju laikā, protams, pilnveidojot vēl tās savā praktiskajā pieredzē. Un šobrīd pat arī man ir dota iespēja tās nodot vēl tālāk citiem, jo es pasniedzu arī lekcijas Liepājas universitātē un strādāju kā lektore. Šobrīd Liena strādā par vides inženieri. Ļoti nozīmīga vieta, viens no vērtīgākiem kadriem. Faktiski visas tehnoloģiskās lietas, atļauju lietas, vides pāraudzība. To sarakstu varētu turpināt diezgan garu. Un varu teikt tikai labāko, ka uz Lienu var paļauties. Viņa zina, ko dara, māk pārliecināt un var uzticēties, ka viņa izdarīs to līdz galam un labā kvalitātē. Savus ziedotājus Saginavas latviešu kluba vadību, Daini un Ritu Martinsonus, es satiku vairākas reizes. Man bija tas gods viņus satikt gan savā studiju laikā, gan arī pēc tam, jo viņi reiz 2 gados brauca uz Latviju un tad vienmēr centās sarunāt tikšanās ar mums, ar studentiem, stipendiātiem. Un tāpat arī regulāri sarakstījāmies, gan svētku reizēs, gan arī ikdienā. Es rakstīju vēstulītes ziedotājiem, kā man iet studiju procesā, kā man veicās, kādas ir grūtības un tādu stāstījumu par savu dzīvi. Un šīs vēstulītes parasti arī Saginavas latviešu klubs publicēja savā ziņu lapā, ko viņi regulāri izdeva. Un tas arī bija tāds īpašs notikums, jo es zināju, rakstot vēstulīti, es zināju, ka to lasīs ne tikai Dainis un Rita, bet arī visi Saginavas latviešu klubu biedri. Un patiesībā es apbrīnoju šos cilvēkus, kas tik tālu prom no Latvijas ir gatavi ziedot studentiem Latvijā, pat nezinot, neredzot, nesatiekot viņus, bet uzticoties tām mūsu spējām, uzticoties mūsu centībai un mūsu zinātkārai un vēlmei studēt. Un tāpēc es saku milzīgi paldies ikvienam Saginavas latviešu kluba biedram, pārstāvim un jebkuram, kurš ir iesaistījies šo stipendiju ziedojumu gūšanā. Man šķiet, tas ir ļoti milzīgs ieguldījums ne tikai man, kā bijušam studentam, vai man kā Latvijas jaunietim, kurš ļoti vēlējās studēt, bet jebkuram, kas Vītola fondā ir saņēmis stipendiju, jo šīs stipendijas ir ļoti nozīmīgas.